Šis būs neliels reviews, kā es šodien treidojot nopelnīju 60 eiro 4 minūtēs, un manas domas par US 100. Treidojos US 100, jo tā vajag pagaidām. Jā, US 100 ir tas pats, kas NQ. Pilnīgi vienādi. Tātad Opens mums market ir 9:30. New York session saturas. Jā. No sākuma es biju bearish, tad es domāju, ka cena ies uz leju. Teikos out šos lows un iespējams, ka fillos šo New Week opening gapu. Vai tas bija, man liekas, pat pagājušās nedēļas. Jā, tas pagājušās nedēļas New Week opening gaps, man liekas, jā. Un mēs visu dienu kustājāmies uz leju no šejienes. Tā, kur mēs bijām bearish. Un mēs turpinājām respektēt bearish fair value gapus. Kur varam redzēt. Ejam uz leju. Te, kas mums bija? Mēs teikojām London low. Un, jā, mēs varējām būt market structure shift un ka markets apgrieztos un ietu uz augšu, kas arī notika. Bet tad, kad skatījos pie šī te svece un pēc tā, kā mēs teikojām šo London low, cenai nepietika spēka, lai izcistu London highs un iet augstāk. Un mēs atkal sākām disrespektēt bullish fair value gapus. Jā. Tātad atzīmēsim London high kā potential liquidity. Šis te sell side liquidities. Un jā, tad es biju bearish, kā jau stāstīju. Palielam, jā. Kas vēl? Ko vēl es domāju? Neko, mums te bija relatively equal lows, kā arī liquidity pools. Un, kā atvērās markets, kas notika? Kā arī teicu, cena aizgāja uz leju, bet tas īstais liquidities bija šie te abi lowi. Jo, kā mēs redzam, mēs viņus teikojām out, mums bija ļoti laba reakcija uz augšu. Mēs disrespektējām šo te 3 minūšu fair value gapu. Un šis varēja būt N3. Sell sides ir teikots, fair value gapu uztaisījām, fair value gapu disrespektojām, bet kāpēc to neteikoju? Jo šis ir mans break-even points. Šis ir tas manipulation legs, jā, kas teikoja šos lows. Un mans break-evens ir vienmēr šī manipulation lega augšā, vai arī
es gribēju teikot shorts, tad manipulation leg lowā. Un šī svece aizvērās virs šī break-evena. Tāpēc šis nebija kā setups. Un jā, basically. Tālāk es gaidīju. Vienkārši gaidīju. Beigās mēs teikojām London lows, nekādu setupu nebija. Īsti vispār. Tad mēs uztraidojām pat līdz šiem te 15 minūšu fair value gapiem. Līdz šim reakcijas nebija. Un pie šī mums sāka notikt kaut kāda reakcija. Tieši rekur teikojām out. Filojām šo 15 minūšu fair value gapu. Un apakšā mēs atstājām jaunu 15 minūšu fair value gapu. Un tas skaitās kā un field fair value gaps. Un ceniem parasti patīk vienkārši apgriezties un aiziet pieskarties viņam. Un tad vai nu iet tālāk lejā, vai nu iet uz augšu atpakaļ. Un es gaidīju savu setupu, vai man būs. Es gribēju redzēt, lai, piemēram, te es gaidīju, apmēram te, ka šis highs tiks paņemts, mēs izveidosim setupu, būs kaut kāds fair value gaps, bet, kā redzam, viņa nav. Ne uz minūtes, ne uz 2 minūtēm, ne uz 3 minūtēm, ne uz 4, ne uz 5. Labi, tātad setupa nav, gaidu tālāk. Likās, šis te 5 minūšu fair value gaps būs teikots out bez manīm, bez nekāda setupa. Bet tad, kas notika? Pēkšņi cena apgriezās, gāja augšā, pieskārās šim 15 minūšu fair value gapam. Un, jā, es domāju, ka cena teikos out šo haju, šo buy side liquidity. Es tā gribēju redzēt, bet tas nenotika. Bet mums izveidojās SMT divergence. Tātad šie te paši, tas pats 5 minūšu fair value gaps, un šie ir tie paši divi high, kā redzam, rekur līnija iet šādi, bet uz US 100 līnija iet šādi. Tātad mēs tos highus tehniski esam paņēmuši, bet ne uz US 100. Un man bija entries arī, rekur, ne uz minūtes, bet uz 2 minūtēm, rekur ir šis 2 minūšu fair value gaps. Bija SMT, mums ir draw on liquidity, šis te 15 minūšu fair value gaps. Un tad, kad te bija neliela kļūda. Man likās, ka 2 minūšu svece aizvērās uz šī, bet nes kāpēc viņa aizvērās šī. Nezinu, kāpēc. Jā, laikam tā vajadzēja būt, jā. Un es enteroju te. Man bija labāks enterijas nekā vajadzēja. Un es enteroju shortu. Rekur. Un mans targets bija šeit. Un te, sanāca 1 minūte, 2 minūtes, 3 minūtes, 4 minūtes. Nekā sarežģīts. Šis te lows arī bija internal liquidity. Šeit mums ir 5 minūšu fair value gaps. Viņā ir iekšā lows. Un kā biju sāstījis iepriekšējā video, tas ir arī strong liquidity pools. Un 15 minūšu fair value gaps arī. Un arī enteroju, tāpēc, ka es redzēju diezgan labu reakšanu. Tā kā. Ja šīs sveces būtu daudz vājāk aiztaisījušās un no šejienes nebūtu nekāda reakcija no šī SMT, un tad iespējams viņš pat neholdot un te būtu run into liquidity. Bet bija diezgan laba reakcija un jā, es teikoju šo treidu. Un rekur arī pierādījums. Tātad. Hop. Šeit teikoju. Šeit
mans draw on liquidity, take profits. Jā. Un mans break events bija pie šiem te, jo te bija 2 minūšu manipulation legs. Un tas bija pēdējais lows šajā manipulation legā. Tāpēc tur bija mans break events. Kad cena sasniedz šo, tad es savu stop lossu aizvēru pilnīgi. Tā ka es nezaudēju neko. Jā, palielam viss. Šo setupu es gaidīju 2 stundas. Jā, diezgan ilgi, bet atmaksājās ļoti ātri diezgan. Tas arī viss.